Sveiki! Šodien esam ieradušies uz pludmali. Šoreiz uz Lilostas pludmali attiecībā pret vēja virzienu un vēja apstākļiem. Mācīsimies puķot, skatīsimies, kas tas tāds vispār ir un ko mēs ar to vispār varam izdarīt. Kiteboards tātad ir ļoti līdzīgs wakeboardam. Wakeboardam ir dēlis, ar ko mēs braucam pa ūdeni. Šajā gadījumā mēs izmantosim vēja spēku, attiecīgi celsim augšā puķi un aiz puķi vilksimies pakaļ arī ar dēli. Izmantosim viļņus, vēju, mēģināsim ķert prieku no tā visa, ko mums jūra un laikapstākļi mēdz piešķirt. Kas mums ir vajadzīgs un kā tas viss pasākums notiekās? Vajadzīgs mums viss inventārs, sākot ar dēli, puķi un visiem aksesuāriem, kas nepieciešami priekš puķi. Visā mācību procesā inventārs ir no skolas, attiecīgi apmācāmajam ar dvielīti uz pāri plecam un droši uz pludmali vispārējo mēs piedāvājam. Kā notiek mācīšanās ar puķi? Patiesībā šis mums skaitās nedaudz tehniskāks sporta veids, līdz ar to mācīšanās ir nedaudz ilgāks process. Mēs mācāmies no pašiem sākumiem, kas ir ar mazo puķi, mēs mācāmies stūrēt. Tālāk mēs mācāmies salikt visu inventāru kopā. Apgūstam tādu virspusēju teoriju, kur mēs puķi varam laist, kur nevaram laist, pie kādiem apstākļiem varam to darīt. Mācāmies pēc tam, protams, lielo puķi laist augšā, mēģinām apgūt jaudas regulēšanas un visas pārējās kustības, kas nepieciešams, lai mēs droši justos ar puķi pēc tam ūdenī. Un tad pēc tam mēģinām likt to visu pasākumu kopā ar dēli, tā lai mēs regulējot puķi jaudu un izmantojot vēja stiprumu, dabonam sevī vilkmi un attiecīgi ar dēli arī braucam pakaļ puķim un tālāk jau mēģinam dažādus trikus un izmantot viļņus un sērfot un ko nu katrs grib. Kā jau es teicu iepriekš arī, kad wakeboards un kiteboards ir ļoti radnieciski sporta veidi arī ar to pašu sērfu. Un ļoti ieteicams arī mums ir iepriekš mēģināt arī ar wakeboardu pabraukāties, lai ir iemācīta jau tā sajūta turēties uz ūdens, uz dēļa, lai pēc tam jūrā, ūdenī ir bišķi vieglāk jau atvieglināt to procesu un ātrāk viss iet uz priekšu. Es līdz šim nodarbojos ar windsurfingu un man kaut kā ļoti patīk tā puķa dinamiskums, teiksim, kad tā ir viena soma un viens mazs dēlīts, kur man windsurfingam ir milzīgs dēlis, masti, bomi, buras. Tas ir tāds nopakojums mašīnai uz jumta, ka maz neliekas. Šeit tev bagāžniekā mātājas, kurā brīdī tev ir vējš, tu esi kaut kur ūdens tūmā iemet iekšā un aizlai. Tas ir tas brīdis, kur tu velti sev, kur tu nedomā ne par ko, tu domā tikai par vēju, par ūdeni, un tu atslēdzies vienkārši lido. Tā lidojuma sajūtīgi, fantastiski. Tas, es nezinu, grūti salīdzināt vēl kaut ko, tas tā, tu vienkārši atraujies, tu aizlido.